Tātad sveicināt cienījumās Mateo kungs. Labdien! Esat ieradies policijas departamentā uz darba interviju. Šeit ar jums kopā es Kārlis Malbons, Los-Angeles policijas departamenta priekšnieka vietnieks un priekšnieks Kendriks. Es sveiks. Prieks iepazīties. Jā, apusēji. Tātad, pirmais mans jautājums. Kādēļ jūs pārliecināt mūs, mani, Kendriku pārliecināt? Pirmais vispār jautājums ir, kas tu esi? No kurienes tu nāc? Sākumā no San Fierro, tad pārēc uz Los Santos. Kāda ir tava izglītība? Augstākā. Nav augstākā? Nu, augstskola beidzas es, profesionāla augstskola. Labi. Nākošais. Tā, pēc, kad es beidzu profesionālu augstskolu, var palikt kādā jomā? Cik sapratu, pēc CV tu esi bijis kaut kāds žurnālists vai kas tāds? Es strādāju pa žurnālistu, bet mācījos es pa galvnieku, jo godīgi. Labi. Baigi, tad tā dzīve sagrozīsies. Kāpēc policijas departaments? Zini, es to teikšu, puisi. Ja tu tiešām nāc no sirds, tad jā, bet ja nē, ja tu nāc dēļ naudas, tad strādājot par galvnieku, tu nopelnīsi 3 reizes vairāk nekā policijas departamentā par akadēmistu vai arī par virsnieku. Tici man, ja es nāktu pēc naudas, es tagad ziņās pelnu vairāk nekā, man liekas, es te jebkad pelnīšu. Bet es nāku tā pirmkārt dēļ tā, lai cilvēki beidzot nelidot pa tām ielām kā debīli. Otrkārt, vienkārši iegodīgi prieka pēc. Tā piekrītu, šobrīd ir diezgan tāda grūta situācijā Los-Santosā. Ir diezgan daudz ievest ieroču Los-Santosā nelegāli. Cik mēs jau mēģinājām aizslēgt robežas, mēs mēģinājām darīt visu, bet tas tev pagaidām nav jāzina. Tā ir konfidenciāla informācija, bet labi, nākušais jautājums. Pastāst lūdzu visu savu pilnu motivāciju. Kas motivēja tev pieteikties tieši mūsu departamentā? Tieši Los-Angeles departamentā vai vispār departamentā? Vispār, pēdējā. Pirmkārt gribējās pamēģināt kaut ko jaunu. Otrkārt, domāju, ka fiziski esmu diezgan labi sagatavots tā pievienotos. Vienmēr esmu gribējis pamēģināt būt par policistu. Saprot, citiem no malas izskatās tā, ka tev esi atkal tas policists, man kaut ko piesiesies, labāk samaksāt viņam, vai kaut ko tam līdzīgi. Bet īstenībā visu jau glābīt dzīvības. Pat arī noturot to ātrumnieku. Jā, es jums pilnībā piekrītu, jo visi policisti sunī, visi policisti tā kā, apsmē, bet tā nav. Viņi vēl paši pamēģina aizstāvēt Los-Santosu un krist priekšā karstam svinam cilvēku dēļ. Viņi jau nesaprot to, kā mēs darām viņu labā. Nākšais, ko es jums vēlējos pajautāt. Vai jūs esat, kā es nodarbojos ar ko fizisku, vai varbūt kādu sporta veidu esat spēlējis vai kaut ko tādu? Agrāk nodarbojos ar basketbolu līdz kādiem 16 gadu vecumam. Bija tur, pāris gadiņi bija, 2 vai 3. Pēc tā arī īsti neesmu bijis. Labi. Cik jūs vispār veci esat? 26. Jā, skaidri, 26 gadi. Man pašam tagad 30 gadi nesen palika. Prieks iepazīties. Jau diezgan Jūs tādi veci? Jā, mans brālis ir vēl vecāks Kendriks, viņam 38 ir. Jops, tas jau opis. Tiešām opis. Es domāju, ka kā izvainojumu. Nevajag. Ejam pasparingot tepat. Jā, vai ne? Tu nenoskries viņu. Nevar pateikt, ka viņam ir 38 gadi. Viņš tā kā Usains Bolts. Vienkārši tiešām cilvēkam, tiešām es pats apbrīnoju, viņam ir gandrīz 40 gadi, viņš ir visu mūžu nostrādājis policijas departamentā. Tā nav pirmā reize. 4 vai 5 reizes jau vadījis viņu ir. Pāršā vienmēr mani mazo brāli paņem zem savas pārne tur, palīdz man tur. Tas ir tik apsveicami. Par apkopēju dažreiz. Ko tu te? Tās nākšais jautājums, neiedziļināsimies. Jautājums būs,
Nākamais jautājums būs tieši tāds. Aizmirsu, ko es vēlējos jautāt. Nākamais jautājums būs tāds, vai jūs esat gājis policijas akadēmijā vispār? Ja godīgi, tad nē. Nē. Skaidrs, vienkārši rītdien ir apmācības, un rītdien, ja jūs būsiet gatavs, ir arī tā kā pirmā akadēmijas kārta. Bet tas tikai, ja jūs būsiet gatavs, jūs varēsiet gatavoties uz nākamo. Nākamā, man liekas, būs pēc 5. Tas ir, ja jūs vispār man pieņemsiet. Jā, bet negribu neko solīt, bet izskatās cerīgi. Apskatīju jūsu vēsturi, apskatīju jūsu CV, jau pirms sauc jūsu stejieni. Tā vēsture ir tīra. Jūsu vārds nav nomelnots valstī. Nekādi fakti, kas teiktu nē, tam visam nav. Labi, es došu vārdu savam priekšniekam Kendrikam. Tātad, kā jau mans jaunākais brālis minēja, tad viņš nebija atradis neko nelikumīgu saistībā ar tevi, bet kā tu izskaidrosi tos neskaitāmos ātruma pārkāpumus, kas ir reģistrēti uz tavas automašīnas Dodge Dart. Kā arī tu minēji, ka tu gribi tā teikt, izķert ātruma pārkāpējus, bet uz tava auto ir vairāk radaru nekā dažu labu civiliedzīvotāju. Atbildi īstenībā ir tas gan vienkārši, bet varbūt neticama. Man kā vecājai tā mašīna veca, vai ne? 1960. gada. Teikšu tā, viņai pirmkārt bremzes čakarējās, otrkārt es mašīnu biju iedos draugam. Kā pats braucu tikai ar darba mašīnu. Lūk, ir problēma. Gandrīz visos radaros ir bildēs redzama tava seja, ir tikai 5 radaru uzņēmumi, kur nav redzama persona, kas atrodas pie stūres. Tas ir tāpēc, kad, kā jau teicu, bremzes citreiz nevar tik ātri nobremzēt. Tā mašīna vai nu jāvada remontu, vai vienkārši uz lūžņiem. Tu kā topošais policijas darbinieks pārvietojies pa ceļu ar automašīnu, kura nav tehniski pietiekoši labā stāvoklī, apdraudot citus braucējus. Ir bijuši izņēmumi vienkārši. Kādi tie būtu? Vienkārši atšķirībā, kurā brīdī tas bija. Es šobrīd to nevaru apskatīties, man tas viss šeit, kā redzi, priekšā uz lapiņas pierakstīts. Es to vienkārši noskaidroju pirms tam. Bija tāds moments, kad man sieva bija stāvoklī. Man bija jāvadnīs slimnīca. Tie 30 ātruma pārkāpumi. 30 sievas, ja. Nē, turp šurp, zī kā. Tad sievai vēl bija jāskatās slimnīcu arī, ja. Nē. Sievai vēl bija jāskatās. Neiedzināsimies, Kendrik, tiešām varbūt cilvēkam bija jābūt viņai augļus, tur sieva saprot. Jā, diski jāzog. Es disks nāc zot savā dzīvē. Es neko nelikumīgi nāc darīt, labi tā netiksim. Un kurš tad bija tas, kas benzīnu pizdīja un policijas mašīnu izdzina? Es nebiju. Šis nebija. Kad man teikt mēģina pieskaidrot, ko? Manas puses tu esi pieņemts. Neizmantosim necenzētu vārdu, šīs pieņemts. Visa intervija ir beigusies, aiztaisi muti, tu esi pieņemts. Pagaid, vēl es gribu pajautāt vienu lietu. No. Kāpēc? Kāpēc tu uzrakstīji, vai autovadītāja apliecībai ir kādi pārkāpumi, ķipā, tu uzrakstīji CV, ka nav, bet patiesībā ir. Kāpēc? Tāpēc, kāds pagi vēlreiz atkārtoja jautājumu, es tad pateikšu atbildi. Teici, ka tev nav pārkāpums auto, bet CV tā bija. Tad bija prasīts, vai es tiesībām nav pārkāpums, tiesībām nav pārkāpums tikai uz automašīnas. Saprot, ka tas ir, var teikt, tas pats, ja automašīnas stāv. Tāpēc, kad sodus par radaru izsūtos tavu dzīves vietu, un tas viss attiecas uz tevi kā personību. Es savu dzīves vietā nesu
3 mēnešus bijis. Es nezinu, kas tur darās. Klausies.